Sveika, Santa! Sveiks, Niedze. Jā, Prieks tev redzēt. man arī. Mani sauc Niedzes Sainz, un es esmu supervīzore un sistēmisko sakārtojumu vadītāja. Es esmu Santa Leiboviča, sistēmisko sakārtojumu vadītāja tāpat un sistēmiskais coach un arī apmācību vadītāja. Jā. Un mēs esam nolēmušas runāt par citu perspektīvu, Citu perspektīvu sistēmiskā skatījumā. vai ne? Par to, kā tas ir pašķitināt savu dzīvi no sistēmiskās puses, no sistēmiskā skatu puses. Jā, jums pašām tas šķiet ļoti interesanti un varbūt arī izdosies jūsos radīt kādu interesi par to, kā paskatīties uz lietām plašāk, no citas perspektīvas, sistēmiski. Un šodien mēs runāsim par to, kas tad ir sistēma, kas ir sistēmiskā domāšana un vispār, kad ir vērts uz to paskatīties, vai no šīs filozofijas puses paskatīties, vai ne? Jā. Un viena ģeniāla doma, kas man no rīta ienāca par to, ka mēs ar tevi abas divas esam kaut kādā veidā izgājušas no kaut kādām sistēmām, kaut kādās sistēmās ienākušas vai pieslēgušās. Ja? Mēs abas divas ar tevi esam bijušās pilsētnieces, kuras vairs nav pilsētnieces. Tā ir. Tā ir, jā, un šobrīd ir tā, ka mūsu abu divu sarunā eksistē lauks, enerģija, ko radam mēs, un mēs abas divas tādas diezgan līdzīgas, meitenes no laukiem, jeb sievietes no laukiem drīzāk, vai ne? Un, jā, un par sistēmām, jā. Šobrīd es piedaru sistēmai laukos, un es esmu secinājusi, ka daba ir vislielākā sistēma, kurā man ir jācīnās par savu vietu. Vārds sakot, man ir vieta, bet man ir visu laiku jāmīdarbojās ar tiem, kas ir apkārt, lai saglabātu savu vietu, lai daba neuznāk man virsū, lai zāle neieaug iekšā mājās, un lai zirnekļi neaizstājas ciet logu. Tātad man ir sava vieta, un mēs miedarbojamies, un daba ir lielākā sistēma. Jā, un tad milzīga Mhm. sistēma ir arī zvaigznāja, astroloģija. Bet ja es sāku ar sevi, tad pamatsistēma būs ģimene. Izcelsmes ģimene un mani bērni, un arī vīrs pieder pie manas ģimenes. Un beigās iznāk laikam arī, ka vīra sistēma sāk, ka mēs kaut kā kopā saplūstam, vai ne? Kā Jā, tur ir? jā. Nu, jā, kopā ar vīru tu veido jaunu sistēmu, jaunu ģimeni. Katru reizi, kad tā ir šis nolūks, veidojās jauna sistēma. Jā, Un man liekas, ka interesanti tas, ka bez tām laukiem, kur mēs piedaram šobrīd. Interesanti, kā tev ir ar tavu piedarību valstīm, jo tu esi Francijas laukos, es esmu Latvijas laukos. Kādas ir tavas attiecības ar šīm valstīm un kā tu izjūti sevi kā daļu no tādām lielākām sistēmām, vai kā ne? valsts? Sistēmas. Tātad es piedaru šim reģionam, ja, Normandieta es tagad esmu. Tad es piedaru arī valsts sistēmai, es piedaru monetārai, es piedaru naudas sistēmai. Un tās ir vienādas gan Latvijā, gan Francijā, gan vispār Eiropā, jo kopš eiro tas ir Mm. ļoti vienkārši. Līdz ar to, kā tas man ir, es joprojām, protams, piedaru arī Latvijas sistēmai. Un zini, kas ir labā ziņa? Labā ziņa ir tā, ar šo piemēru sistēmas var mainīt, izņemot vienu. Jā, Izcelsmes ģimeni mēs mainīt nevaram, bet mēs varam mainīt organizācijas, mēs varam mainīt valstis, jā, mēs varam mainīt hobiju piedarības visādas, jo jebkas, kur es esmu, kur es ar kādiem cilvēkiem vai no cilvēkiem miedarbojos, tas veido vienu sistēmu. un tad mēs nonākam pie tā, ka ir sistēmas, kurās mēs varam izvēlēties piederēt vai nepiederēt,
un ir sistēma, kā ģimenes sistēma, mūsu dzimta, tātad tas no mūsu izcelsme. Tā ir tāda liela sistēma, kurā mēs tas labs jautājums, vai mēs izvēlamies vai neizvēlamies, ja tur piedzimt. Tur varētu būt dažādi tā filozofija. Bet tā ir sistēma, kuru mēs nevaram izvēlēties. Tā sistēma, kurā mēs esam ienākuši, un tā uz mūžu, mūsu mūžu paliek tā sistēma, kas mums ir. Jā, Ja o, savukārt organizācijā mēs varam izvēlēties piederēt valstī, mēs varam izvēlēties piederēt, un vienlaicīgi tas arī noteikti atstās kaut kādu iespēju, jo, piemēram, mana vecmāmiņa ir poliete, ja, un tad arī tas nozīmē, ka es kaut kādā veidā, man ir saikne arī ar šo valsti, ja, es kaut kādā veidā to izjūtu arī. Ja, un es nevaru izlikties, ka manā backgroundā nav šīs citas valsts. Un es domāju, nu, ja no mēs tā paskatāmies, tas katrs pie sevis var padomāt, cik manā sistēmā ir dažādas valstis, ja, kuras ir tajā manā backgroundā. Noteikti arī, nu, es šaubos, vai tas tīri latvieti, ja? nē, es neesmu tīra latvieta. Ja pareizāk sakot, es nesen lasīju, viņas bija uzrakstījis, kas tikai nav viņa asinīs, un tad bija pateikts, nu tā tad es esmu tīrs latvietis, jā. Nu, tā. Jo, jā, man arī ir poļu saknes, mans vectētiņš ir polis. Nu re. Lūk, Nu, tas varbūt ir tas vēl arī kaut kas, kaut kas kāds mums ir augs kopīgs, vai ne? turās. Kad saka, ka tā laukā satiekās līdzīgie. Vienmēr sakot, mēs tagad izdiskutējām, un es dzirdu par to, ka mums visapkārt ir sistēmas, kurām mēs piederam. Un kas tad ir šī sistēmiskā domāšana? Nu, Mhm. sistēma ir ok. Un par ko Jā. man tur sistēmiski domāt? Un sistēmiskā domāšana ir tad, kad tu ieraugi, ka tu esi daļa no kaut kāda lielāka kopuma. Jo tādā ikdienā mums gribās, nu, kā ikdienā mēs esam tajā skrējienā un savās problēmās, un iespējams mēs kaut kādā veidā izjūtam to sistēmu ietekmi, bet mēs neaizdomājamies un tā kā neatkāpamies apakaļ, lai paskatītos, kā tas, kas notiek lielākā kopumā, mūs ietekmē. Ja? Jo es varu cīnīties ar savām attiecībām, piemēram, ja? Cīnīties ar savām attiecībām un skatīties, kas ir kaut kas unikāls ar kaut ko, ko es sastopos, un tad es varu atkāpties 2 soļus atpakaļ un paskatīties, hei, bet kādas bija attiecības maniem vecākiem, vai te nav kaut kas, kas atkārtojas, un kādas attiecības bija maniem vecvecākiem, vai te atkal nav kaut kas, kas atkārtojas, ja? Un kāda šajās attiecībās ir loma sievietēm un vīrietiem, vai tas ir kaut kas atkārtojās no iepriekšējām paudzēm. Un tad es varu ieraudzīt kaut kādu patēnu, ka, rekur, ir kā tāds nospiedums, paudzēm atkārtojās šie te attiecību modeļi. Nu, tad tā jau ir sistēmiskā domāšana, ja, un sistēmiskā uztvere, kur es varu ieraudzīt, ka es esmu kā turpinājums kaut kam. Un iespējams arī sistēmiskā domāšana būs tad, kad tu. Nu, man liekas, sistēmiskā domāšana ir par to, ka tu ieraugi iemācies ieraudzīt likumsakarības. Likumsakarības un ieraudzīt miedarbību. Sistēmiski par saka, ieraudzīt arī patērnus, ja? Vai šos te samazgalojumus sistēmā. Un tas ļoti palīdz. Nu, jā, es dzirdēju, ka tu teici, es ļoti norēģēju uz to vārdu cīnīties. Man liekas, cīnīties un sistēmā. Nu, Mhm. vispār, nu tā. Es pasaules nāba, un tad es aizēju uz organizāciju, un es vienā organizācijā cīnos, otrā organizācijā cīnos, un es zinu, kā viņiem vajag, un nu, nekas nav labi, un es tik cīnos. Un faktiski tad te ir patērns par to, ka es cīnos, un es mainu organizācijas vienu pēc otras. Mhm. Vai ne? Bet labā ziņa jau ir tā, ka tās sistēmas var mainīt, izņemot ģimenes sistēmu. Jā, nu tā ir tāda plaša tēma par tām organizācijām un par to ceļošanu no vienas organizācijas. Mēs izvēlamies organizāciju, un mēs izvēlamies organizāciju ļoti bieži atbilstoši tiem saviem ģimenes patērniem, kāda mums ir, ja, vai nu, tām attiecībām. Nereti mēs pārnesam neapzināti kaut kādas tās attiecības no ģimenes uz Faktiski, organizāciju. jā, nu, piedod, es tev pārlauzu. Mm. Faktiski iznāk tā, ka, ja man ir tāda situācija, ka man šķiet, ka es visu laiku cīnos un man ir jāmaina darbs, tad sistēmiskā domāšana man palīdzēs paskatīties plašāk, kas tad īsti pa lielam notiek sistēmās. Kādēļ ir izveidojies tas, ka man ir jācīnās,
Un kad es esmu spiesta mainīt, un finālā man nekad nav vērti, nu, man nav komforta sajūta. Nu, ja vien tikai cīņa nav mans izvēlētais komforta dzīvesveids. Ja. Mm. Jā, un kas ir tas, kas man liek izvēlēties tieši konkrētās organizācijas, jo organizācija ir daudzas pasaules, bet es kaut kādā veidā nokļūstu tieši konkrētās organizācijās, kur es varu turpināt šo te cīnīšanās patērnu, kur man ir iespēja turpināt šo te cīnīšanās patērnu, ko es patiesībā kaut kādā veidā sevī nesu līdzi, ja? Jā, Un jā, vēl kurienes ir. interesanti ir, es nokļūstu, piemēram, es nokļūstu organizācijās, kurām ik pēc laika parādās slikta maksātspēja, piemēram, ja. Un vienmēr ir apdraudētas algu izmaksas. Mhm. Jā, un tad par ko tas ir, ja? Kā es tā uztrāpu uz tādām organizācijām, vai ne? Kur šitas notiek? Jā, un tad ir vērts pašķetināt šīs sistēmas un paskatīties, kas tad ir šie iemesli, cēloņi un kāds tad būtu šis risinājums, lai man šī, nu, lai es nenonāktu vairs šajā paternā un spētu mainīt to rakursu, Mhm. būt apzinātāks savā izvēlē. Var sakot, ieraudzīt to, kādēļ es to daru un sākt rīkoties savādāk. Jā, man liekas, pie sistēmiskās domāšanas arī tāds svarīgs jēdziens kā sistēmiskā uztvere, kas ir nedaudz savādāk nekā mūsu tāda ikdienas analītiskā uztvere. Jo ikdienas analītiskajā uztverē mums ir tendence iet detaļās un meklēt iemeslus un nu, pieņemsim, nezinu, kaut kādā darba situācijā, ja, mēs varētu tur zīmēt kaut kādas, kas kāpēc ir noticis, kurš vainīgs un tā tālāk, ja, bet tad sistēmiskā uztvere būtu atkāpties 2 soļus atpakaļ un paskatīties uz to situāciju konkrēto, kas šeit no malas skatoties, kas īstenībā šeit notiek, par ko šeit ir stāsts, vai kas šeit uz ko mēs šeit neskatāmies, vai no kā mēs te mēģinām atkratīties, latviski sakot, ja? Un tad mēs varam ieraudzīt kaut ko citu nekā tajā ikdienas analītiskajā prāta režīmā, ja? Mēs tā kā bišķiņu atslābstam un ļaujam sev ieraudzīt plašāku ainu. Un man liekas, tas ir ļoti palīdzoši. Jā, jo reizēm, nu, par cik tā mana bāzes izglītība pirms tam agrāk ir finanses un matemātika, es kādreiz mēdzu teikt tā, tie ir tie brīži, kad plāns, Excelis, nu, vairs nestrādā. Nu, nestrādā. Tu vari ekseļot, cik tu gribi, un viņš nestrādā, ja? Un īpaši tas ir attiecībā par finansēm. Nu, visi, kas taisa Excel par savu budžetu, bet kā nesanāk, tā nesanāk, vai ne, ir vispār ļoti laipni aicināti ieskatīties tajās sistēmās, kam es piedaru, naudas sistēmā, kur ir ļoti liels, nu, bieži notikušas naudu maiņas, ja, ieskatoties valsts sistēmā, kur ir bijušas izsūtīšanas, mantu zaudēšanas un viss pārējais, un tad tu vari ieraudzīt, ka iespējams es nemaz nejūtos tiesisks paturēt naudu. Mm. Un visu laiku neapzināti viņu atgrūž. Ja. Mm. Un tad tu Un, pieskaries tam svarīgam momentam par to lojalitāti, ja? nu, lojalitāte, jā, var sakot, jebkura sistēma, kura eksistē, kurā esmu es viņai esmu lojāla. Jo ir ļoti svarīgi piederēt. Jo kādreiz ar izsūtīšanu sodīja, nu, ne tikai kādreiz ciltīs, mēs zinām arī citus gadus, kad ir, nu, cilvēki tikuši sodīti ar izsūtīšanu, bet faktiski tas nozīmē, ka, ja mani izsūta, tas ir līdzvērtīgs nāvei, un man ir ļoti svarīgi piederēt, jo piederība ir drošība. Un, ja es nepiedaru, tas ir iespējams līdzvērtīgi kaut kur nāvei, un man ir ļoti svarīgi piederēt sistēmai, un es iespējams neapzināti daru daudz ko, kas ir pieņemts manā sistēmā. Un man ir grūti darīt savādāk. Un es gribu, lai man tas maksas ir biezs. Un es attaisu Excel tabulas, izdevumi, ienākumi, viss. Un tik nesanāk, un tik nesanāk. Ja? Un ir vērts paskatīties uz šīm likumsakarībām. Tas pats, kas par to darba maiņu. Mm.
Vārdu sakot, ja mēs skatāmies uz kādu cilvēku individu ar to, kas viņam sāp, kur viņam ir grūti, kas viņam nesanāk, ko viņš vēlās panākt, bet viņam neizdodas, un tad sistēmiskais skats, ja cita perspektīva, viņam piedāvā paskatīties uz situāciju caur tām sistēmām, kurās viņš pieder. Tieši tā. Un kā tas notiek praktiski? Jā, forši iezīmē par tām sistēmām, kādas viņas vispār ir un kādas tās norises sistēmas un kā mēs to varam pastīties. Un jā, viens ir šī sistēmiskā domāšana, kur mēs varam vienkārši atvērties un sākt uztvert to, tās lielākās kustības, kas notiek sistēmā un kur mēs tur nonākam. Bet ir brīnišķīgs instruments, kas mums var palīdzēt, un kura autors sākotnējs ir Berts Hellingers. Iespējams, arī klausītāji dzirdējuši par šo autoru, kurš izveidojis tādu metodi kā sistēmiskie sakārtojumi. Un ar ko šī metode ir īpaši brīnišķīga, manuprāt, ar to, ka tā ir iespēja izkāpt ārpus tam ierastiem domu aplim, kurā mēs katrs nonākam. Ja? Un paskatīties uz to situāciju no malas un tādā veidā nonākt kontaktā ar to, kas notiek patiesībā. Jo mēs ļoti bieži mīlam sev mānīt par to, kādas mums ir attiecības ar vīru, kādas attiecības ar bērniem, kas notiek mūsu ģimenē, kas notiek mūsu darbā. Mums ir daudz fantāziju un ilūziju. Patiesībā mums ir daudz ilūzijas par to, kas tur notiek. Un nereti mums ir grūti pastīties, kas tur ir īstenībā. Un tad sistēmiskie sakārtojumi ir brīnišķīgs instruments, kas palīdz lielākā mērā nonākt saiknē ar to īstenību, kāda viņa ir, ar tādu kailo patiesību, kas nevienmēr, protams, ir patīkama. Jo mēs esam pieraduši sev vienāt ar šīm ilūzijām. Ja? Un tad sakārtojums palīdz to ieraudzīt, un tālāk jau ir mana atbildība, ko es ar to daru. Nereti ir bijis tā, ka atnāk klienti un saka, ka caur sistēmisko sakārtojumu viņš vienā sakārtojuma laikā ir iegūst vairāk atbildes nekā 2 gadus terapijā. Ja? Un tad es viņam saku, Klau, forši, bet iespējams, ja tu nebūtu 2 gadus gājis terapijā, tu šito neieraudzītu šajā sakārtojumā, vai tu vienkārši nevarētu paņemt viņu pretī. Ja? Nu, lūk, un tad varbūt cilvēkiem, kuri nav nekad saskārušies sakārtojumu, varbūt tīri tehniski izstāsti, kā tas notiek. Vispirms, pirms es tehniski stāstu, es gribu pateikt to, ka man ir ārkārtīgi liela cieņa pret Berta Hellingera metodi. Es zinu, ka ir terapeiti vai citi cilvēki, kur to neatzīst. Par mistika tur ir sava daļa nezināmā, ja? Taču ņemot vērā to, ka Berts Hellingers viņu radīja un popularizēja strādājot kā psihoterapeits, un viņam bija ļoti adekvātas un labas izglītības, lai to darītu. Viņš bija gan teologs, gan pedagogs un psihoterapeits, kurš zināja vairākus psihoterapijas virzienus, un tās ir viņa atziņas, kas radušās darbā ar klientiem. Un tad tas, kas praktiski notiek, kā ir runa par lauku, ja? Tad šī metode ir vizuāla, bet vai tu vari ieteikt kādu konkrētu piemēru, kur mēs varētu aiziet līdz elementiem? Mēs varam paņemsim. Vienā mūsu sarunā izskanēja tā likās svara tēma, ja? Un, Jā. Ja pieņemsim atnāk kliente, kas, man liekas, šodienas aktualitāte ir numur 1, ja tu pasties sociālos tīklos, ir pilns ar visādām notievēšanas metodēm, vēl vis kaut ko, ja? Un cilvēki meklē risinājumus nepārtraukti šim, jo, ja mēs pastamies gadsimts atpakaļ, tāda pārbagātība ar pārtiku nav bijusi nekad. Jā, mēs saskaramies daudz izaicinājumiem. Un tad varētu būt jautājums par šo, piemēram, lieko svaru. Jā. Un te man uzreiz jāsaka godīgi, ka šitā ir mana mīļākā tēma, bet tas ir tā kā slimības simptoms, ja? Jā. Jo pa slimībām un simptomiem tur ir tāds savs veids, kā risināt, bet faktiski tā tad ir lauks, un mēs paņemam aizvietotājus. Un kas tad ir aizvietotājs? Ja ir cilvēku grupa,
tad mēs palūdzam kādu cilvēku no grupas būt par mani, un mēs šoreiz laukā liksim lieko svaru. Un palūdzam kādu citu cilvēku būt par manu lieko svaru, jeb arī elements vienkārši, nu jā, lieko svaru, un vēl var likt trešo elementu. Tas, ko sargā liekais svars. Jo parasti mēdz teikt, ka slimības simptoms kaut ko sargā. Jā. Mm. Bet pietiks ar simptomu, šoreiz ieliekam lieko svaru. Un tad mēs skatāmies šīs attiecības, kas tad notiek. Jā. Un te droši vien ir šī fenomenoloģiskā daļa par to, kas tad īsti, kādēļ laukā mans aizvietotājs sajūtās tā, kā jūtos es. Nu, te ir tas maģiskais piesitiens, bet tam ir Džudita Smita savā amerikāņu terapeita savā grāmatā uzskaita 3 iemeslus. Es vienmēr saku, es neesmu fiziķis, nevaru izskaidrot kvantu fiziku, ķermeņa biomehānika un katra cilvēka elektromagnētiskā lauka frekvence. Bet man nav pierādījumi, ja? Tas ir no grāmatas. Mm. Un tad cilvēks sajūt, un mēs redzam to, kāds ir kontakts. Un tad mēs laukā visticamāk ieliekam arī pārējos sistēmas locekļus, kas varētu būt saistīti. Piemēram, mamma vai tētis vai vecmāmiņa vai vectētiņš. Mēs arī klientam uzdodam jautājumus par to, kā viņam šajā sistēmā, kur šis liekais svars ir izpaudies. Un tad laukā notiek tādas dabiskas kustības, kā aizvietotāji jūt, kur viņiem kustēties. Un mēs varam saskatīt to cēloni. Jo, piemēram, sistēma nevar dzīvot bez simptomu liekais svars. Iespējams. Mm. Jā. Jā, un tas galvenais, ko mēs meklējam, ir risinājums šai situācijai. Ja? Jā. Mēs mēģinām ieraudzīt to patiesību, kas tad, ar ko tad ir saistīts šis liekais svars, kas stāv zem tā vai aiz tā, kādas attiecību peripētīs vai kas tur ir. Un skatāmies, kas būtu laba vieta klientam šajā laukā, kas varētu būt labs risinājums priekš viņu. Lai gan no otras puses, faktiski, ja mēs tā paskatāmies, tā problēma jau ir kaut kādā veidā risinājums šai problēmai. Ja? Bet mēs skatāmies, tā teikt, Jā, jo katrs. jo es atceros arī pati savu pirmo piedzīvojumu. Es, starp citu, pirmo reizi aizgāju sistēmiskiem sakārtojumiem pēc homeopātas ieteikumu par to, ko veido mans ķermenis. Ja? Jo ķermenis ir gudrāks par prātu. Ja mans prāts saka, ka viss ir kārtībā, ķermenis mums mēdz jau signalizēt daudz ātrāk. Un tas pirmais vau brīdis jau ir, ka vizuāli ieraugi. Mani ļoti uzrunā šī vizuālā ieraudzīšana vispār. Tas konteksts, kā tas viss izskatās. Un, protams, tas var notikt ne tikai grupā, ne tikai ar cilvēkiem aizvietotājiem, tas var notikt ar figūriņām, tas var notikt Zoomā ar figūriņām vai ar speciālu programmu. To var strādāt individuāli, ar papīrlapām, dažādā veidā. Bet fakts ir tāds, ka mēs ieraugām vizuāli izklāstu. Jā, un tas, man liekas, ir vispārsteidzošākais. Tieši tāpat kā to ļoti daudz gadus atpakaļ bija mans pirmais sakārtojums. Un es tiešām biju pārsteigta par to, kā tas izskatās no malas, to, ko es tur ieraudzīju. Tas man dziļi, dziļi emocionāli satricināja, bet kopš tā laika faktiski, nu, ir ļoti daudz izmaiņas notikušas manā dzīvē. Tas bija ļoti, ļoti iespaidīgi. Un katru reizi, tik un tā, katru reizi vadot sistēmiskos sakārtojumus, katru reizi es joprojām apbrīnoju šo fenomenu par to, kā lauks atklājās, par to, kā šīs attiecības atklājās, kas tur notiek. Tur, protams, ir kaut kāda maģija, bet, jo tu vairāk mācies par to, jo tu vairāk saproti, ka tur ir ļoti dziļa loģika apakšā, un Berta Hellinger arī šie te pamatprincipi, kas ir atklāti, par kuriem viņš runāja, un tas viss tur ir klātesošs. Jā, un tu arī pieminēji par to, un tad risinājums ir, viens ir ieraudzīt, kad jau ir gana daudz atklāsmes, un klāt vēl nāk risinājums jaunu kustību. Man patīk, kā Stefans Hausners šovasar tā ļoti konkrēti pateica. Bet faktiski šie sistēmiskie sakārtojumi, viņi arī visu laiku attīstās. Un viņš saka, šobrīd es saku, ka sistēmiskais sakārtojums ir risinājums par jaunu kustību. Un tad šī jaunā kustība varētu būt, piemēram, piedzīvot savā sistēmā vietu bez liekā svara. Vai tas vispār ir iespējams? Ja?
Un, Kādām izmaiņām jānotiek sistēmā, lai, nu, kam tur jābūt savādāk, lai tas būtu iespējams? jā, un pat ja tas citreiz jau ir tā, ka nav iespējams, jā, bet tad mēs ļaujam vienkārši nu, atļaut ķermenim iekāpt vietā citur un paskatīties, kas ar mani notiek, ja man tā nav. Mm. Jo ir kaut kāda kustība neapzināti ikdienā, ko es daru, kādēļ es esmu tajā vietā ar to lieko svaru, lai radītu savā sistēmā līdzsvaru, lai kaut ko, nu, lai līdzsvarotu. Mm. Lūk, tā. Mēs vispār pieskārāmies šobrīd jau ļoti daudz jēdzieniem, ja? Tos mēs atstāsim nākošām reizēm, ja? Jā, nu tos mēs Līdzsvars, ja? iztirzāsim. Iztirzāsim. Piederība, ja? Jā. Tas ir tāds liels izklāsts, bet šodien tas uzsvars bija par to, ka mēs piederam sistēmām, varam mainīt, ir sistēmas, kuras nevaram mainīt, kā paskatīties uz to, kas mūsu dzīvē notiek, arī darba dzīvē un privātajā dzīvē, no citas perspektīvas. Jā, tieši tā. Paldies, Niedz, par sarunu. Un Paldies, Santa! tiekamies nākošajā epizodē. Jā, un tiekamies citreiz!